nesen pieņemts ar budžetu arī grozījumus akcijas nodokļu likumā, un tad arī mēģināšu kaut ko par šo arī pastāstīt jums. Ar 28. gadu, un, protams, tur likumā jau iepriekš bija noteikts pārējais periods, 3 gados, kuros tiek nodrošināta pakāpeniska palielināšana, un šogad jau viņa tiek paaugstināta par 88 eiro, un tad šogad viņš sasniedz 324 eiro par 1000 litriem, tad nākošais gads būs tā kā pauzīte. Tā pauzīte no mūsu puses saistīta ar to, ka mēs tā kā plānojam, ka 27. gadu stāsies spēkā jaunā ETS2 sistēma, bet tagad arī Eiropā mazliet ir apdomājušies par šo jautājumu, un tā ETS2 sistēma tiek atlikta, un tā būs tikai ar 28. gadu. 15% pieaugums, kas ir ņemot vērā pārskatītās likmes, tātad 26. un 27. gadā iepriekš bija noteikts plus 10% minimālās nodokļu līmeņa pieaugums, tagad tie ir plus 15%, ņemot vērā pret iepriekšējiem gadiem, kas nozīmē to, ka mēs jau 27. gadā, var teikt, pārspēsim Igauņu minimālo nodokļu likmi cigaretēm. Pirmais ir, ka paplašinās to personu loku, kuras var veikt darbības akcijas precēm. Jo šobrīd tur bija tikai komersanti, tad arī tagad tur darbības akcijas precēm varēs veikt biedrības un nodibinājumi. Tātad, kas ir pats būtiskākais, neskaitot to, ka būs jauni produkti, bet būs arī minimālās likmes koriģēšana reizi 3 gados, ņemot vērā cenu indeksu.